Šodien mēs tiekamies seminārā Nodokļu izmaiņas un jaunumi 2025 kopsavilkums. Esmu Nelda Janoviča, zvērināta revidente, nodokļu konsultante, arī kā kaučs nedaudz darbojos un esmu apgūsi. Šodien mūsu seminārs ir 2,5 stundu garumā. Redzēs, kā mums ies, cik raiti, cik būs jautājumu. Un saprotu, ka vispirms tātad mēs izrunāsim semināra materiālu un, kā ierasts, jautājumi būs beigās. Tāpēc ķersimies klāt pie lietas, jo jaunumi ir. Saturā mēs skatīsim, principā, tādas 3 daļas – tiešie nodokļi, otra daļa netiešie nodokļi, tad būs grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, ko mēs saucam par jumta likumu, un, protams, atbildes uz jautājumiem. Vēl viens piemērs par nodokļu maksātāja darba alga 250 000 gadā. Jā, jau redzam vairāk par 200 000. Algai gada laikā tiek piemērota 25,5% likme. Vēl ļoti svarīgs moments, es ļoti centos likt pantu un daļas, ja 50 000 eiro slieksnis sasniegts veicot tikai ar PVN neapliekamus darījumus, tad reģistrācija PVN nav obligāta. Šeit likums ir papildināts ar 73. panta 1. daļu, 13. punktu, kas nosaka, ja citas dalībvalsts PVN maksātājs izmanto 59. pantā tiesības un tam ir citas dalībvalsts piešķirts reģistrācijas numurs ar kodu X, tad izslēdz šo reģistrētu PVN maksātāju no maksātāja reģistra.